Lai motivētu un atbalstītu jaunās māmiņas uzsākt savu uzņēmējdarbību, Siguldas novadā jau 10. gadu tiks izsludināts biznesa ideju konkurss Māmiņu uzņēmēji. Aizdītajos gados novadā ar šī konkursa atbalstu realizētas daudzas biznesa idejas, bet Alležu pagastā ar šo atbalstu iekārtot arī ģimenes ārsta prakse. Droši nāciet iekšā. Labrīt, labrīt. Labrīt. Doktorīt, man lūdzu vajadzētu izmērīt asinsspiedienu. Labi, labi. Tā. Aizdītajā gadā Alležu ģimenes ārsta prakse palika bez ārsta, un to pārņemt piekrita doktore Maija Pūce. Bet ja jūs zināt, cik ir patīkami ienākt, ka tev sagaida ar smaidu, ka tu vari droši vaicāt, ir nolikts šis laiks pacientam, nav steiga, un mēs esam tik laimīgi, ka mums ir Maija ieprecējusies Alležos un vēl izmācījusies pa doktori. Tā smaida terapija, tā ir vienkārši. Šeit gaismu nevajag. Jaunā doktore pārņemot praksi, vēlējās padarīt to mājīgāku, un, protams, tad vajadzēja arī aprīkojumu, tātad arī finansējumu. Es iepazinos ar šiem te kritērijiem, granta konkursu Māmiņu uzņēmēji. Man pašai ir 2 mazi bērni, vienam ir 9 gadi, otram ir 7 gadi, tūdaļ būs. Pati es dzīvoju Siguldas novadā, un patiesībā sakot, mērķis bija izveidot ģimenes ārstu praksi Alležu pagasta iedzīvotājiem, lai cilvēkiem tiešām būtu, kur atnākt, lai viņi nepaliktu bez šīs medicīniskās, bez primārās medicīniskās palīdzības. Jā, un tad ir tā, ka tev ir principā viss jāsāk no jauna. Un diezgan bieži jauniem speciālistiem arī visā Latvijā, es zinu arī savus kolēģus, kur ir grūtības vispār piesaistīt finanses, jo tev ir jābūt atvērtai praksei, ir jābūt pieejamām ļoti daudzām lietām, kaut vai sākot no datora, printera un tam līdzīgi. Un tad tu esi spiests meklēt kaut kādas lietas, kā tu varētu vēl papildus piesaistīt finansējumu. Konkursā iegūtie 3000 eiro jau likti lietā, iekārtojot gan ārsta kabinetu, gan procedūru istabu. Šī telpa ir principā visa, teiksim tā, te viss ir nopirkts par šo te konkursu Māmiņu uzņēmēja balvu. Mēs redzam arī ļoti svarīgs ir arī procedūru kabinets. Es pat teiktu vissvarīgākais. Šeit agrāk nevarēja nākt mazi bērniņi, zīdainīši, bet par cik man pašai mazi bērniņi, man ļoti patīk strādāt ar bērniem. Un viens no tādiem, manuprāt, ļoti man mīļākajiem pirkumiem ir šī zīdoņa pārtinamā virsma. Siguldas novadā ideja par šo konkursu jaunajām māmiņām savulaik radusies domājot, kā viņām veiksmīgāk atgriezties darba tirgū. Jaunās māmiņas, kad audzina bērnu, viņām ir grūtāk atgriezties uzreiz strādāt darbā, jo vēl ir tas bērns, kurš ir jāaudzina, pa viņu jārūpējās. Un tā bija tāda arī motivācija, kad mammas bieži vien vēl paliek kādu laiku mājās, un paralēli viņi var uzsākt to savu darbu. Tātad kādi tie ir kā rokdarbi vai kūkas cepšana, jo tā biznesa ideja, tātad, ja mājās to sāk attīstīt, tad ir lielākas iespējas arī veltīt tam bērnam arī paralēli to uzmanību. Un šobrīd jau arī var izvērtēt, kāda tad ir bijusi Māmiņu uzņēmēju konkursa atdeve aizdīto gadu laikā. Siguldas novada pašvaldība ir atbalstījusi 42 idejas, investējot tajās teju 84 000 eiro. Priecēja tas, ka pa šiem gadiem 27 māmiņas uzņēmējas vēl joprojām aktīvi darbojas savā nozarē, attiecīgi arī nodarbinot darbiniekus, un kopumā tie ir vairāk kā 45 darbinieki. Mēs esam atbalstījuši tātad izglītības nozarē uzņēmēji, kas darbojās jau 10. gadu. Kā arī konditorijā mums ir uzņēmēji, kas uzsāka mājas virtuvē un tagad jau darbojās jau plaši cepju kūkas, piedāvājot visam Siguldas novadam un ārpus novada. Kā arī mums ir uzņēmējs, kurš eksportē savu produkciju ārpus novada, piedāvājot gardus, veselīgus kraukšķus. Jaunais biznesa ideju konkurss Māmiņu uzņēmēji tiks izsludināts no 14. marta, un projekts varēs iesniegt līdz 14. aprīlim. 27. martā tiks rīkots informatīvs seminārs konkursa Māmiņa uzņēmēju ietveros Siguldas Devonā, uz kuru mēs aicinām gan
iepriekšējo gadu māmiņas uzņēmējas uzvarētājas, gan šī gada konkursa potenciālās dalībnieces, lai iegūtu informāciju gan par mārketinga iespējām, gan par mājaslapas izstrādi, kā arī par citām atbalsta iespējām jaunajām māmiņām. Un šajā seminārā arī tiks runāts par šī gada pieteikšanās kārtību un nolikumu. Plašāku informāciju par konkursu un tā nolikumu, kā arī par semināru var rast Siguldas novada pašvaldības mājaslapā.